Компьютер. Labs vakariņš. Sveiciens visiem! Mēs atkal esam nolēmušas parunāties, un mums ir arī daži, kas ir pievienojušies, kas arī paklausīsies vai pajautās kaut ko, vai pastāstīs, ja gribēs, tas pēc katra brīvi, kā jūs vēlties. Un mērķis, kāpēc mēs ar Elitu nolēmām vēl parunāt, jo ir tāda kutelīga tēma, kas ir daudziem kutelīga, un man arī sākumā viņa bija tieši tāda. Un tad, kad es ar Elitu aprunājos un uzdevu visus savus jautājumus, man viņa kļuva citā gaismā parādījās. Un šī tēma ir par tieši pašu šo te Zinzino portfolio, par to, ko viņš piedāvā cilvēkiem, cik viņš ir vērtīgs un nozīmīgs kā uzņēmums, kā produkts, un kāda ir tā, kā lai saka, būtība tajā, kad tajā izvēlās cilvēks iesaistīties vai kā abonementu, vai kā partnerībā. Un vairāk mēs droši vien parunāsim tieši par šo te partnerību, par biznesa iespējām, un tāpat arī par pašiem produktiem, atkarīgs no jautājumiem, protams. Un man bija pašai ļoti daudz jautājumus, kurus es Elitai uzdevu individuāli, taču ir arī man te ienākušies daži jautājumi no jums, tādi tieši un atklāti. Manuprāt, tas ir ļoti labi, jo uz tiem arī vislabāk jau atbildēt ir uzreiz, lai nav pēc tam kaut kas, kad liekas, kas tur, es nepajautāju, un ai, kas tur, tas tur, tas tur. Un tāds viens no jautājumiem, ar ko es sākšu, jautāšu Elītā, ir kāds atnāca no viena no jums, lai es pajautāju par to, bet kā tad vispār iespējams to ir iesākt? Es neko nezinu. Man nav tādas iestrādnes kā pārdevējam vai kā konsultantam, un es nezinu, ar ko sākt, es nezinu, kā sākt, negribu nevienam uzbāzties. It kā interesanti izklausās, produkts labs, bet liekas, ka tas nav priekš manis, jo, kā es varēšu iesākt? Tas sanāca tāds stāstījuma jautājums. Te vienā jautājumā ir vairāk jautājumu iekšā. Tātad, pirmkārt par to, kā sākt. Pats pirmais, protams, iepazīties ar produktiem, saprast, kas tas ir, ar ko būs jāstrādā. Ja? Tā kā es gribētu teikt, jānotic, jāiemīl šie produkti, un mēs zinām, tie, kas mēs šeit esam, jau kas mēs to darām, mēs zinām, ka tie produkti strādā, un par to liecina testi. Tātad laboratoriski pārbauda cilvēka reakciju, kā mainās šūnas, kā mainās augstskābju balanss organismā, līdz ar to mainās viss organisms. Tas viss ir pārbaudāms, un ja ir saprotams, kas tas ir, ko mēs lietojam, ja, kam tas domāts, ja, tad, protams, pēc tam ir arī viegli šajā biznesu uzsākt. Šeit nav vajadzīgs nekādas priekšzināšanas, tāpēc, ka mēs mācāmies pa ceļam, ja tā var teikt. Mēs sākam jebkurš no nulles pozīcijas. Es arī neko nezināju par šo visu, ne par biznesu, ne par produktiem. Vienkārši sāku iepazīties, paralēli iedziļināties tajā visā, pati lietot. Mēs visi esam šī biznesa partneri, visi esam arī lietotāji produktu. Ja? Tā kā mēs esam staigājošs paraugs, kā tas darbojās. Ja? Un nav jākļūst, pēkšņi jāpārvēršās par kaut ko. Mums ir jābūt pašiem tādi, kā mēs esam, dažādi, atšķirīgi, ar dažādu pieejamību, jo cilvēki arī mums apkārt ir dažādi. Mēs uzrunājam tos cilvēkus, viņus iepazīstinam ar šo te produktu un arī tālāk arī ar biznesu, kuri ir mūsu lokā vai kurus mēs gribam uzrunāt vai kuri mums liekas iederīgi. Tas nav šausmīgs, nekas sarežģīts, kā mēs vienmēr sakam, šis bizness ir vienkāršs, bet nav, tāpat kā jebkurš bizness, nav viegls, ja viņš ir jādara, ir jāstrādā viņā. Tā nav loterija, mēs šeit neiestājamies kaut kādā piramīdā, par ko visi runā, nosauksim vārdā, jo to noteikti tāpat kāds jautās uzreiz, ja. Šī nav nekāda finansu piramīda, kuras vispār Latvijā ir aizliegtas ar likumu un nedrīkst tādas nemaz būt. Un
Šis balstās uz produktu lietotājiem, tātad, jo mums vairāk ir klientu un produktu lietotāji, jo mēs saņemam vairāk savu komisiju. Viss ļoti vienkārši un loģiski. Un otrs par uzbāšanos, es vienmēr esmu teikusi tā, ka ja man būtu vairāk laika, es droši vien vairāk cilvēkiem varētu izstāstīt, jo šī ir vērtība, ar ko mēs dalāmies. Tā nav uzbāšanās. Ja cilvēks nav gatavs, viņš nedzird, tā ir viņa problēma. Viņš ir zaudētājs, nevis mēs. Tāpēc, ka viņš neuzzina par iespēju, kas ir mūsdienu sasniegumi, zinātnes, jaunākie sasniegumi, pētījumi balstīti, kas dod cilvēkam iespēju uzlabot savu organismu veiktspēju kopumā. Šīs nav zāles, ja mēs nevienu šeit neārstējam, mēs tikai piedāvājam organismam iedot to, kas trūkst mūsu ikdienā pārtikā, ko mēs nevaram ar parasto pārtiku vienkārši nevaram šobrīd nodrošināt. Un tas nav mūsu izdomājums, to visu ir izpētījuši zinātnieki un ir neskaitām pētījumi par to, ka mūsu pārtikā šobrīd reāli pietrūkst viena liela sadaļa taukskābes, saucamās omega-3 taukskābes. Un ir stipri par daudz omega-6, kas ir visapkārt šajā industriālajā pārtikā, kuru mēs lietojam, kura ir ienākusi mūsu dzīvē no pagājušā gadsimta 60. un 70. gadiem, un šobrīd absolūts uzvaras gājiens šai industriālajā pārtikai ir. Un viņa ir ražota pēc principa ātrāk, lētāk, lai smagāks, lai labi izskatās, ilgi stāv, bet šī nav ražota pēc principa, lai cilvēkam būtu labāka veselība. Lai cilvēkam būtu labāk, tas nav. Tas ir, lai ražotājiem būtu vienkāršāk, lai var labāk nopelnīt. Un tas ir normāli, jo tas ir bizness, jā, tā tas ir. Katrs skatās, kā viņam ekonomiskāk saražot. Rezultātā, teiksim, tie produkti, kas ir veikalos pieejami, viņi ir tukši, viņi ir lielā mērā, kā lai saka, audzēti ūdenī, piemēram, dārzeņi, viņiem trūkst visas tādas minerālu vielas, viņi nemaz zemi nav redzējuši, ja, un rezultātā viņos neveidojas ļoti daudz minerālu vielas un vitamīnu, kas mūsu organismam ir nepieciešams, bet no ražošanas viedokļa tā ir vienkāršāk, ja. Vai, piemēram, beta-glikāni, kas ir rūkstošs produkti, ja, rūkstošas vielas produktos, viņas ir vienkārši izņemtas, jā, darīts tā, lai viņas tur nebūtu, jo tas samazina produktu uzglabāšanas laiku. Bet rūkstošās vielas ir mūsu iedzimtās imunitātes barība. Ja, šie beta-glikāni, viņi palīdz mūsu iedzimtai imunitātei uzturēt sevi formā, ja tā drīkst teikt. Ja. Nu, lūk, tā kā šo te saprotot, jā, protams, par produktiem ir atsevišķas lekcijas, un es varu 2 vārdos varbūt pastāstīt, ko tas nozīmē, kas tie ir par produktiem, vai mēs arī ejam uzreiz uz biznesa sadaļu un runājam par biznesu, jo par produktiem mēs laikam runājām vairāk iepriekšējā tikšanās reizē. Kā tu gribētu? Ja tu vēlies, es varu arī mēģināt 2 vārdos izskiet cauri tam pašam pamatam, jo, protams, tas ir tas, ar ko mēs strādājam kā biznesa partneri. Man liekas, ka tas būtu vērtīgi, jo, kā mēs runājam, tas šitais būtu cilvēkiem pieejams, un viņi varētu tik pa laikam paskatīties, ja kaut kas aizmirstās. Jā, un tad es tādā gadījumā padalīšos ar ekrānu, lai mēs tā kā varētu iziet tam visam cauri. Ko es pirms es šo visu stāstu, es gribētu teikt, ka es esmu ļoti lepna par to, ka es esmu šajā kompānijā Zinzino, jo tas ir labākais, kas šobrīd ir pasaulē pieejams no šīm te pārtikas piedevām, kas ir uz zinātni balstītas pārtikas piedevas, nevis vienkārši kaut kas, ja. Un tas viss ir radies tāpēc, ka cilvēki novērojuši droši vien daudz ir apkārt, ka mēs daudz slimojam. Varbūt mēs tie, kas esam Zinzino, mēs neslimojam, bet tie, kas nerūpējās par sevi ikdienā, jā, diemžēl tā statistika ir bēdīga un lielākā daļa cilvēku pasaulē mirst 60% iet bojā no sirds un asinsvadu slimībām. Un šīs slimības nepielīp, tās cilvēki paši sastrādā savā dzīves laikā ar savu dzīvesveidu.
Tāpat tās lielākā daļa cilvēku iet bojā no hroniskām kaitēm. Vēzis, diabēts, ja, dažādas audzēji. Šīs visas lietas attīstās iekšā organismā, un tas ir loģisks rezultāts tam, kā mēs dzīvojam. Un tas nav tikai par ēšanu, tas ir arī par kustēšanos, par ūdens dzeršanu, par gulēšanu, par atpūtu, par meditācijām, varbūt arī garīgajām praksēm, jā, tātad nervu sistēmu, kādā mēs sev turam. Tas viss kopumā veido to, kāds organisms, kā viņš noveco. Un tas, ko ir novērojuši zinātnieki, ka šobrīd cilvēki noveco straujāk, daudz straujāk. Un jauniem cilvēkiem ir vecu cilvēku slimības, kā piemēram asinsspiedieni un migrēnas un visādas citādas lietas, dažādas alerģijas. Un jau maziem bērniem tikko piedzimuši jau sākās vesela rinda ar problēmām. Principā viņi piedzimst jau ar kaitēm, ja, daudz un dažādām. Bērni mirst ar sirdstrieku, kas vispār kādreiz vēl pirms 30-40 gadiem nebija vispār medicīnā, nebija tipisks rādītājs. Ja. Nu, un kas tad ir noticis ar to mūsu pārtiku? Ja, tad tas, ko mūsu vecmāmiņas un vectētiņi un vecāki ēda, bija dabīgi audzēta pārtika, tas, ko es pieminēju, kurā bija viss tas, kas ir nepieciešams, sabalansēti. Un tas, ko mēs šobrīd saņemam, ir pārtika, kurā ir ļoti augsts cukuru līmenis, kur ir mazs uzturvielu daudzums, maz šķiedrvielu, maz veselīgo tauku un izaugt šis te omega-3, omega-6 līdzsvars. Kāpēc šīs divas taukskābes ir tik svarīgas? Tāpēc, ka tās saucās neaizstājamās taukskābes. Tas nozīmē, ka organisms pats viņas nesintezē. Mēs to uzņemam vienīgi un tikai ar pārtiku. Un, ja mums ir vienas no taukskābēm par daudz, tad mums sākās dažādas problēmas, jo šīs divas taukskābes veido šūnas apvalku, jeb membrānu. Un viņām jābūt ir pēc mūsu DNS līdzsvarā. Bet, diemžēl, tā pārtikā ir daudz vairāk omega-6, jo tā ir virszemes pārtikā, omega-6 vairāk ir, un tas, kas ir zem ūdens valstībā, ja, tas viss atkal ir omega-3 avots lielā mērā. Omega-3 sadalās vēl tur sīkākās daļās, ir arī augu valsts omega-3, bet, teiksim tā, visvairāk, kas mums pietrūkst, ir tieši šī no zemūdens valstības, ko mēs bieži saucam par zivju eļu, ja tā ir omega-3 avots. Ja. Un kas mums notiek, ja mums izjaucās šis līdzsvars, mums sākas problēmas gan ar smadzenēm, gan ar matiem, ādu, nagiem, sirdsdarbības problēmas, imunitātes problēmas, locītavu sāpes un muskuļu sāpes un dažādas lietas, kas ir no sākuma vienkārši, varbūt tādas diskomforts, ko mēs jūtam, bet ar laiku tas parasti pāriet jau hroniskās slimībās. Un tas viss rodas no tā, ka omega-6 un omega-3 ir divas šīs taukskābes. Viena no tām omega-6 ir tā kā cietā sadaļa no šūnas apvalka, un omega-3 ir šī te elastīgā saite, jeb lodziņš, caur kuru notiek vielu maiņa. Attiecīgi, ja mums ir par daudz šo cieto sadaļu, šūna ir cieta, noslēgta, nenotiek normāla vielu maiņa, šūna neuzņem vielas pietiekami, un tās, kas ir uzņemtas un pārstrādātas, atkal savukārt šie detoksi neizvadās no šūnas un veidojas iekaisums pašā šūnā. Un līdz ar to tas šūna ir mūsu pamatķieģelīts, no kā mēs esam būvēti, ja, un sākās šis te slēptais iekaisums visā organismā. Šo mēs redzam tikai dziļāk pētot, to nevar noteikt ar parastajām asins analīzēm, ja tās neuzrāda šos te procesus. Tas, ko zinātnieki iesaka, mums vajadzētu tikt balansā, kas ir vismaz 3:1 un zemāk, lai omega-6 nebūtu 3 reizes vairāk par omega-3. Tad šūna sāk strādāt normāli un viegli iekļūst vielas, viegli izkļūst, ja šūna ir elastīga. Asins ir fluīdas, plūstošas, ja, mums neapgrūtinam sirdsdarbību un visu savu sistēmu. Kā mēs to varam pārbaudīt? Ļoti vienkārši ar testu, un tas ir mājas apstākļos izdarāms. Paņemt testu asins piliens pāris uz speciāli sagatavota paraudziņa
Bet pašu, protams, pētījumu veids laboratorija, un to dara Vitas Analytical Oslo, uz kuru var nosūtīt šīs te analīzes. Jā. Mēs esam viens no viņu klientiem. Viņi apkalpo gan Stanfordas, gan Harvardas universitātes, Cambridges un tā tālāk, dažādas zinātniskās iestādes un institūtus, ja, un šobrīd tiešām mēs esam ļoti liels klients, jo Zino tūlīt sasniegs 1 miljonu testu, kopš viņi ir veikti, kopš mēs esam sākuši strādāt ar šo, ja. Un tā ir milzīga datu bāze, un katrā valstī ir vēl, teiksim, apskatoties Zino testu mājaslapā, var izpētīt arī sīkāk, kāda rezultāti pa valstīm, dzimumiem, vecumiem un tam līdzīgi. Tā kā statistika ir milzīga. Tas viss notiek anonīmi. Mums ir mūsdienīgas sistēmas, jā, mums ir kodu sistēma, ar kuru pēc tam ieiet mājaslapā un apskatīties savu rezultātu. Un tas, ko testi rāda šobrīd, ka principā gandrīz visiem cilvēkiem, ja, tie procenti, kas ir neskarti, ja, kuri tiek paši galā ar šo te balansu, ir ļoti mazi, ja. Eiropā tikai 5% cilvēku paši tiek galā, Austrālijā 2% un Amerikā 1% cilvēku tikai tiek galā paši ar šo sabalansēšanu omega-3 un omega-6, ar to, ko viņi ikdienā lieto vai ēd. Bet ko mēs varam izdarīt? Mēs varam 120 dienu laikā atjaunot šo līdzsvaru, jo 120 dienu laikā nomainās asinis, jo mūsu eritrocīts, viņš dzīvo 120 dienas, tad viņš iet bojā un atkal dzimst jauni asins ķermenīši un visu laiku šūnas nomainās un reģenerējās, un mēs visu laiku, mums viss reģenerējās. Mums āda, teiksim, nomainās 30 dienās, citas šūnas, citos orgānos ilgākā laikā. Bet tas process ir nepārtraukts. Visas 24 stundas diennaktī mums kādas šūnas iet bojā un kādas šūnas dzimst no jauna. Un tas, ko mēs šeit darām, mēs piedāvājam nodrošināt šūnām pareizes izejvielas, jeb izejmateriāls, no kā viņām būvēties. Un to visu ir apkopojuši, izdomājuši, pie tā strādājuši daudzus gadus. Pasaulē ļoti ievērojami zinātnieki, kā doktors Pols Kleitons, kurš kopumā vispār radīja šo te Skandināvijas veselības sistēmu. Oleidi, kas tieši strādāja pie balanseļas, 14 gadus no savas dzīves viņš veltīja, lai izveidotu šo formulu, kura tiešām reāli strādā. Anģela Rizo ir šī testa autora savukārt, kur ir izdomājis, kā mēs varam vienkārši tikt pie rezultātiem. Viņi nav vienīgie, mums ir vēl vesela zinātniskā padome, un pie tā visu laiku tiek strādāts, lai būtu šie te attīstītos visu šī te uzturu farmakoloģiju, uz testiem balstīt uzturu farmakoloģiju. Rezultātā, teiksim, pamatprodukts, ar ko mēs visvairāk strādājam un ko mēs visiem iesakām, ir balanseļa. Viņi nesaucās zivjeļa, bet balanseļa, jo tajā iekšā ir tātad viss nepieciešamais, lai mēs varētu atjaunot savas šūnas. Un tātad polifenoli, kas ir no olīvām, no ekoloģiskā saimniecībā ražotām olīvām, kuras tiek novāktas, kamēr vēl viņas nav gatavas, jo tad tie polifenoli ir visvairāk. Tāpat tās ir omega-3 no savvaļas zivīm, no augstajiem ūdeņiem, mazās pelaģiskās zivtiņas ir pamatā šai omega-3, D3 vitamīns uztuvošā devā. Ja, teiksim, cilvēkam ir problēmas ar D3 vitamīnu, tad vēl jāpieliek klāt atsevišķi D3 vitamīns, bet, ja, teiksim, ir normāls, tad šis ir palīgs un uztur D3 vitamīnu. Tāpat tas vitamīns C ir nelielā devā, un, kas ir svarīgi, ka mēs katram cilvēkam individuāli izrēķinām, cik viņam daudz šis produkts ir jālieto. Tātad tas korelē ar jūsu svaru. Tātad, ja nezinu, bērnam ir 20 kg, attiecīgi tā deva ir 0,2 reiz 20 kg, ja jums ir, nezinu,
kārtīgs vīrietis ar 100 kilogramiem, jā, tad viņam attiecīgi ir vismaz 5 reizes vairāk eļļu jālieto, jo, protams, šūnu ir vairāk, kurām ir jāatjaunojās. Tā kā, un dažādas garšas, ko var izvēlēties, tagad ir arī bērniem atsevišķa garša, tā kā ir iespēja sev atrast labāko. Tālāk. Mēs piedāvājam kompāniju pēc 120 dienām, kad jūs esat lietojuši šo te eļļu, ka to var pārbaudīt, kā viņa ir strādājusi. Jūs redzējāt pirmo testu, no kā jūs sākat, un pēc 120 dienām mēs tad pārbaudam, tad, kad ir asins nomainījušās, kas ir noticies, kā tas viss ir iedarbojies. Lielākā daļa cilvēku nonāk balansā, lietojot eļļu. Ir, protams, izņēmumi, ir, protams, dažādi organismi, dažādas šī uztūkstējas spēja, daudziem ir problēmas ar zarnu traktu, ja, teiksim, dažādas problēmas, tāpēc varbūt eļļa tik labi neuzsūcās, bet vēl tur var mainīt. Priekš tam tas tests ir ļoti svarīgs, lai mēs varam sekot līdzi, jo ir eļļai dažādi veidi vēl, tad nav tikai šis viens, ko jūs redzējāt. Mēs varam pielāgot vajadzīgo katram konkrēti. Nu, lūk, un principā šis ir nepieciešams visos vecumos cilvēkiem, sākot jau no grūtniecības, beidzot ar simtgalviem, jo visiem ir svarīgas šīs te 3 pamatlietas: normāla smadzeņu darbība, normāla sirdsdarbība un normāla imunitāte. Un protams, ir vēl ļoti daudz dažādu rādītāju, kas uzlabojās un mainās, jo pilnīgi loģiski, ja mēs to ķieģelīti sakārtojam, tad mums daudz kas organismā sakārtojas. Ja? Un ir daudz piemēru, mēs par to runājām pagājušajā reizē, ja? Katram individuāli cilvēkam uzlabojas kaut kādas lietas, ko viņš varbūt pat nav gaidījis, ja? Bet kas rezultātā ir ieguvumi. Mums nav tikai šī balanseļa, ir arī zarnu traktam nepieciešamās šķiedrvielas, ir nepieciešamais arī vitamīnu un minerālu vielu komplekss, jā, ir tā kā izdomāts, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu to savu veselību, savu pašsajūtu, savu organismu savest kārtībā. Saucamās veselības protokols ir tā kā tāds minimālā programma, ko mēs piedāvājam, bet ir arī vēl priekšnervu sistēmas, kā mēs sakam, barība smadzenēm, jeb safrāna viela afrons, kas iedarbojās gan nomierinoši, gan uzlabo miegu, tā kā pagarina dziļo miega fāzi, līdz ar to mēs labāk atpūšamies un labāk reģenerējamies. Tie ir tā kā pamatprodukti, bet, protams, ir vēl mums to, tad, ja cilvēks principā ieinteresēs, tad to visu var izpētīt gan mājaslapā, gan mums ir lekcijas katru nedēļu, ka mēs varam iepazīties vairāk, un arī, kurš partneris, kurš runās ar potenciālo klientu, var izstāstīt daudz detalizētāk visu. Šeit es atgriezīšos pie tā, ka es jau šeit strādāju jau 5. gadu, tāpēc es varu stāstīt ātri un viss tā kā kopsavilkumu, ja, tas, kas cilvēki, kurš sāk tikko, protams, jums pamazām būs jāmācās, un principā jūs stažēsieties kopā ar partneri, pie kura jūs nāksiet, ar kuru jūs kopā sāksiet strādāt, mēs strādājam komandā. Un pamazām apgūstam un mācamies. Jums nav jābūt no pirmās dienas gataviem par šo te visu stāstīt. Un pat nedrīkst stāstīt. Kamēr jūs neesat iepazinušies, nav vēlams, ka jūs to darat, jo svarīgi, lai cilvēki, kuri klausās šo informāciju, lai viņi saņem maksimāli plašu un detalizētu vai arī precīzi to, kas viņiem interesē. Tā mēs esam nonākuši līdz biznesam, jo kura biznesa pamatā, protams, ir produkts, ar ko mēs strādājam. Un es uzskatu, ka mūsu biznesa pats svarīgākais ierocis, ja tā var teikt, ir testi, ar ko mēs tātad pārbaudam, un šis tests, kas nosaka, ka augstskābes nav vienīgais, mums ir arī tests, kas norāda par diabēta attīstīšanos vai neattīstīšanos, mums ir tests par D vitamīnu vēl atsevišķi, jo D vitamīns nav vitamīns, viņš principā ir hormons, kas piedalās visdažādākajos organisma funkcijās, tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgs, un droši vien
daktari tam arī piekrīt. Es, cik zinu, vienmēr viss pajautā, kāds ir līmenis un pārbauda noteikti D vitamīnu testu arī taisa. Nu, lūk. Vai mēs tad pārējām pie biznesa sadaļas? Jā, es domāju, noteikti pārējām pie biznesa sadaļas. Nu jā. Tātad, kas ir Zinzino, ko mēs piedāvājam? Šis ir tiešās pārdošanas uzņēmums, un jebkurš, kurš izdomā, ka gribētu arī ar šo nodarboties, jūs principā izlemjat, ka jūs gribat sākt savu biznesu. Šeit nav priekšnieku, nav padoto. Mēs katrs esam sava biznesa veidotājs, izlemjam, kādā tempā mēs gribam iet, cik daudz mēs gribam sasniegt, ko mēs gribam rezultātā. Un izrietot no tā, attiecīgi ir nepieciešamo darbību daudzums, lai sasniegtu to, ko jūs esat izdomājuši. Bet pati kompānija, tātad šeit viss ir gatavs, ja? Zinzino ir viss izdomājis, ir produkti, ir mājaslapa, ir tātad interneta veikals, ja? Kurā jums būtu tā kā savs kabinets, savs mazs veikaliņš, caur kuru jūs tālāk savus produktus pārdodat. Viss ir nodrošināts, ir gan norēķina sistēma, gan piegādes sistēma, gan par produktu informāciju, reklāmu, viss ir nodrošināts. Mēs esam tikai tie, kas nesam to ziņu līdz patērētājiem šī gadījumā. Un kas vēl svarīgi, šī kompānija kotējās Nasdaq biržā, un tas ir svarīgi tāpēc, lai saprastu, ka tas nav tāds viendienīts, šodien mēs te esam, rīt mūs nav, ja? Lai piedalītos biržā, noteikti ir nopietnas prasības un nopietni mērķi un ieceres kompānijai, ja? Lai iet uz priekšu. Mēs esam tiešās asociācijas biedrs, tiešās pārdošanas asociācijas biedrs Latvijā un visās valstīs, kurās ir atvērts Zinzino tirgus. Un šeit redzamajā kartē, tajā stumša zilā iekrāsotā, tas ir viss, kur ir pieejami pilnīgi visi produkti, un savukārt tajās vietās, kur vēl nav iekrāsots, tur ir pieejams eļļa šobrīd un serums. Mums ir arī ādas serums. Ja? Tā kā pamazām berās vēl un tirgi, bet visa Eiropa ir vaļā, Amerika vaļā, Austrālija, tā skaitā Indija un Dienvidāfrika un vēl vairākas valstis ir atvērtas. Lūk, un tie plāni ir lieli, un tas, kas vēl ir svarīgi saprast, ka ir ļoti liels šis omega-3 lietotāju tirgus, ir jau, protams, pilnas aptiekas ir ar omega-3, ir daudz cilvēki, kuri jau lieto omega-3, un arī viņiem mēs varam uzdot šo jautājumu, vai viņi nevēlas uzzināt, kāds ir rezultāts tam, ko viņi dara, kam viņi tērē sev naudu. Un ja cilvēki, tie, kas kaut ko dzer jau no aptiekās pieejamiem omega-3 preparātiem, ja viņi uztais testu un redz, ka tur nav šī balansa, tad, protams, ir labi, ka mums ir ko piedāvāt vietā, jo mēs zinām, ka mūsu piedāvātā formula strādā. Un vispār šis tirgus visu laiku aug, un interese par šo arī, gan ārstu aprindās daudz vairāk šim pievērš uzmanību, un arī iesaka cilvēkiem tomēr parūpēties par šo te balansu. Kā mums uzsākt tirgu? Mēs izvēlamies kādu no produktu pakām. Es atvainojos. Ir dažāda lieluma, ja, produktu kopumi, kurus iegādājoties, mēs varam kļūt par partneri. Mēs, protams, iesakām izvēlēties to, kur ir visplašākais klāsts, kur mēs paši varam iepazīties, paši varam lietot, un tur arī ir visizdevīgākā cena visiem produktiem iznāk, ja, un tā ir lielā Ultimate Partner paka, bet, protams, var izvēlēties arī kādu no mazākiem apjomiem, un šie produkti līdz ar to ir kā jūsu lietošanā, ģimenē, jūs varat ar viņiem darīt, ko jūs vēlaties, varat dāvināt, pārdot, vai ko nu vēlaties darīt. Piebildīšu, ka mums joprojām iet kampaņa par to, ka tie, kas iegādājās lielo paku, ka ir iespēja šo naudu saņemt arī atpakaļ.
ja gada laikā jums ir izveidojušies 25 abonētāji, kas lieto kādus no Zinzino produktiem. Man ir ļoti daudz partneri, kas ir saņēmuši šo te naudiņu atpakaļ, jo tas nav nekas neizdarāms, tas ir tiešām tikai vēlēšanās jautājums. Ja jūs gribat, tad tas ir izdarāms. Tā labā lieta ir, ka mēs varam izvēlēties, cik daudz laika mēs tam gribam veltīt, vai mēs to daram paralēli kādam savam darbam, vai mēs to uzsveram un sākam strādāt, ka tas ir pilna laika darbs, tā ir mūsu izvēle, bet principā jebkurš no cilvēkiem var šo darīt paralēli sev jau esošām lietām. Protams, cik jūs tam atvēlēsiet laiku, tik daudz arī atdevi šim būs. No mājām mēs šobrīd esam jau iemācījušies visi strādāt, tas vairs nav nekāda revolūcija, ja? Bet tā ir šī neatkarība, tas ir tas, ka tu vari to darīt tajā laikā, kad tu uzskati to par iespējamu, ka tas ir iespējams, ja? Un cik daudz tam gribi atvēlēt. Un otra lieta vai trešā lieta ir tas, ka mēs strādājam paši, bet mēs turpinām veidot arī savu komandu tālāk atkal cilvēks, kuri arī vēlās iesaistīties šajā biznesā, un mēs viņiem arī dodam iespēju tāpatās kā mēs pelnīt un strādāt, un mēs varam izvēlēties, ar ko mēs kopā vēlamies to darīt. Tas ir diezgan vērtīgi. Un tas, ka mēs veidojam papildus ienākumus sev. Katrs cilvēks izvēlas, cik viņam daudz gribas iegūt, bet kas ir vērtīgākais, manuprāt, ka mēs pamazām veidojam arī pasīvos ienākumus. Es nezinu, vai par to kāds no klātesošajiem ir dzirdējis vai domājis par to, kā tas ir, kad ir pasīvi ienākumi. Tas nozīmē, ka, ja tu esi izveidojis pietiekami lielu komandu un daudz lietotāju, kuri ilgstoši lieto šos produktus, tad te visu laiku ienāk komisija no tiem, kuri iepērkās, ja, viss, ko tu esi uzaicinājis. Tāpēc šis ir arī ļoti tāds perspektīvs veids, kā sev nodrošināt pastāvīgus ienākumus, jo šeit nav katru mēnesi jāsāk no nulles, mums ir jau kaut kādi lietotāji, tāpēc, ka notiek abonēšanas sistēma, jo, kā es jau teicu, lai atjaunotu omega līdzsvaru, mums ir tomēr nepieciešams ilgāks laiks, un vispār, es teiksim, lietoju jau 5. gadu visus šos produktus, un es to esmu uztvērs sev kā par ikdienu, jo, mēs zobus arī tīram visu savu mūžu, un nevienam nav jautājumu par to, kāpēc to darīt, jo mēs zinām, ka tas ir labi mūsu zobiem. Ja es zinu, ka tas ir labi manam organismam, ka viņam ir nepieciešamās uzturvielas, tad es arī to ikdienā daru. Un tāpat tās mani klienti, kuri ir sapratuši to, ka, teiksim, pārtikā šobrīd trūkst ļoti daudz kas, ja viņi to liek klāt savu šiem vienkāršiem produktiem, tad viņi arī to dara lielākoties ilgstoši. Ne tikai tos 6 mēnešus, kas ir obligātie, it kā parakstot abonementu, bet arī ilgāk. Lūk, un kā jau es minēju, tātad mums nav jākļūst tagad par pārdevējiem vai biznesmeņiem, ja, mums vienkārši ir dota iespēja attīstīt šo te biznesu pēc savas gaumas un izpratnes, un nav šeit nekādu soļu, ne sodu, ja tu katrs dara, kā uzskata sev par labu esam. Lūk, un šeit ir sistēma, bonusu sistēma, tas nozīmē, ka mēs saņemam visu laiku bonusus par kaut ko, ko mēs labi izdarām. Protams, labs ir tad, jo mēs vairāk cilvēkiem par šo darām zinām, jo vairāk lietotāju, jo vairāk arī bonusus mēs saņemam visdažādākos. Un tie soļi sākumā ir, mēs ar savu mentoru, kurš mūs ir uzaicinājis, sastādām savu plānu, tātad cilvēkus, ko mēs gribam uzrunāt, kā mēs gribam izstāstīt par šo te produktu vai par biznesa iespēju, un attiecīgi katrs soļus sperot uz priekšu, mums dažādi bonusi nāk, un, teiksim, pie 4 pirmajiem klientiem mums ir pirmais mentoru bonus, kas ir 100 eiro, un plus, protams, no šī te pirmajiem parakstītiem abonementiem mūsu komisija.
Tas kopā jau sastāda apmēram 200 eiro, ja pirmais solis, un ejot uz priekšu, parakstot partnerus un parakstot vēl nākošos klientus. Principā, ja mēs izdarām pirmos soļus, ko kompānija iesaka, mēs mēnešu laikā varam līdz pat 1000 eiro nopelnīt, pat tā kā nopelnīt atpakaļ savu pirmo ieguldījumu produktos, tā kā būtībā saņemt produktus pa brīvu. Ja mums ir, ja mēs to vēlamies, vienmēr partneri ir ļoti priecīgi palīdzēt un visādā veidā veicināt. Un tātad ir 2 ienākuma avoti, ja tā var teikt. Viens ir tātad mūsu klienti, tiešie klienti, ko mēs uzrunājam, kam mēs piedāvājam iepazīties ar šiem produktiem un viņus iegādāties. Un no šīm mēs saņemam komisijas, jo vairāk klientu, jo mums tā komisija pieaug. Sākotnēji 20% līdz 25 klientiem, no 25 klientiem sāks 20%, atvainojos, jā, līdz 20 klientiem ir 10%, no 50 klientiem jau ir 25%, un no 100 klientiem ir 30%, kas ir arī lielākais komisijas apjoms, lielāks procents neaug, bet nāk klāt dažādi citi bonusi, un viens no tiešām vērtīgiem bonusiem ir 10 000 vienreizējs bonus, kurš tiek izmaksāts 2 gadu laikā, tad, kad mēs sasniedzam 100 klientus. Katru mēnesi 400 eiro mēs saņemam tikai par to, ka mums ir 100 klienti. Manā komandā ir vairāki, kas ir šo sasnieguši, un mēs arī pašas ar manu meitu kopā darot šo biznesu sasniedzām 100 klientus pusgadu laikā, tā kā tas bija diezgan ātri, un tāpēc, ka viens klients var pasūtīt vairākus produktus, un katrs šis produkts, kāds abonements, skaitās viens klients, ja, nevis cilvēki, bet abonementi ir skaitās klienti. Un, protams, var nopelnīt arī biznesa ceļojumu, Director Trip saucās, tas ir gan apmācības, gan atpūta kādā no siltajām zemēm, 5-zvaigžņu viesnīcās, un tiešām ļoti augstu līmeņu cilvēkiem. Mēs tur satiekamies ar tādiem, kas ir daudz izdarījuši biznesā, no kuriem var mācīties. Un, protams, var turpināt pelnīt un audzēt klientus, tā kā šis ir viens no ienākuma avotiem. Otrs ienākuma avots ir mūsu komanda. Tātad mēs duplicējam to, ko mēs darām, mēs uzaicinām nākošos cilvēkus, kuri arī dara to pašu, un tādā veidā mēs, principā, palīdzot saviem komandas cilvēkiem, kuri ir ienākuši šajā partnerībā, mēs arī sasniedzam paši augstākus titulus un lielākus ienākumus. Un jo mums vairāk ir tādu, kuri sasniedz šo, teiksim, pirmo līmeni silveri, ja ir 4 tādi, kas sasniedz šo te līmeni, tad mēs jau esam executive līmenī un pelnam ap 700 eiro mēnesī, saņemot, piemēram, telefonu bonusu, vai ja mums ir komandā 4 executive sasnieguši cilvēki, tad mēs jau esam diamond līmenī, kas ir ap 4000 eiro mēnesī ienākumi. Protams, tas nenokrīt no debesīm, ja, ir jāstrādā, bet tas interesantais ir šeit, ka mēs strādājam paši un palīdzam saviem vienācējiem un tiem, kas jautāja sākumā par to, kā sākt un kā es ar to visu tikšu galā, tad es varu teikt, ka šī komanda ir tā, kas ļoti palīdz, jo mēs esam interesēti, lai mūsu partneriem, kur ir ienākuši, lai viņiem labi klājas, lai viņiem izdodas tas, ko viņi ir iecerējuši, tad arī šie ienākumi aug. Un, teiksim, diamond līmenis ir tāds, Latvijā pietiekami labi situētu cilvēku ienākuma avots, jā, ap 4000, un mums tāda Latvijā ir vairāk kā 50 diamondi sasniegt jau starp partneriem, un tas skaits visu laiku aug. Tā kā tas ir reāli, un mums ir arī Latvijā krauni, es tagad nepateikšu cik, bet ir arī 11 krauni, kas ir sasnieguši tādu līmeni, un mums ir arī ambasadori un black krauni, tā kā ir šis iespējams dzīvojot un strādājot Latvijā, sasniegt arī tādus ienākumus, šie te cipari, kas te ir, tas ir mēneša ienākumi, ko cilvēki pelna mēnesī, tad, ja viņi
ir kārtīgi uzbūvējuši savu biznesu pietiekami lielu. Lūk, par to, ka lēmums jāpieņem ir pēc iespējas ātrāk, ja, par to liecina arī šī te tabuliņa, tāpēc, ka kompānija strauji aug, un ar katru gadu mums nāk klāt gan tirgi, ko es vēl nepiebildu, ka mēs neesam ierobežoti, mums nav jāstrādā tikai Latvijā, mēs varam gan klientus, gan partnerus, mēs varam iegūt jebkur pasaulē. Ja, mēs varam skatīties uz jebkuru pasaules valsti, kur mums ir vai pazīstami, vai, es nezinu, caur internetu tīkliem, skatoties saviem sekotājiem, vai meklējot, mums jau ir daudz un dažādi. Šobrīd mēs esam tik globāli pilsoņi, ja mēs neesam ierobežoti šajā lietā, tikai mūsu domāšana ir vienīgā, kas varbūt mūs ierobežo, nekas cits neierobežo. Nu, lūk, tā kā var apsvērt šo te biznesa iespēju un ir ļoti daudz plusu. Un, protams, ir kā jebkurā biznesā ir arī garoze. Es nesaku, ka viss ir tikai gludi un mums tikai mannā biezputra nokrīt no debesīm. Tā nav. Mēs strādājam, mums tam jāvēlta savs laiks. Bet tā foršā lieta ir tāda, ka tas ir izdarāms, tas ir jebkuram cilvēkam. Man ir manā komandā gan skolotāji, gan medmāsas, masieri, kosmetologi, nu, visdažādākās profesijas cilvēki. Ja? Nu, nezinu, kādreiz nezinu, kā tavu profesiju, lai tagad nosauc. Es esmu channelers, kas ir jaunā laika gaišredzes ekstrasens, un tāpat laikā arī enerģētisko kursu vadītājs un individuālais coach, tā ka tur var daudz ko minēt. Un, protams, pati galvenā mana hobijas profesija, manas dzīves baudījums ir mamma, 3 puišiem un sieva brīnišķīgam vīram. Tas ir tas galvenais, ko es daru, un es domāju, ka es izskatos ļoti labi un jūtos ļoti labi saviem 45 gadiem, ko arī var apliecināt šie produkti, jo es esmu sākusi viņus lietot pateicoties tev ar savu bet pēdējo grūtniecību. Sāku pirmoreiz lietot ar savu pēdējo grūtniecību ar 3. dēlu, un viņš ir veselīgs. Man grūtniecība bija tāda, ka neviens zobs nesabojājās un mati nekritā ārā, āda bija spīdīga, un es jūtos ļoti vitāli un ļoti labi. Tas ir tāds, man liekas, ļoti labs apliecinājums tam produktam. Taču kāpēc es tieši gribēju, lai tu pastāstu, un es visu laiku tev aicinu visu kaut ko vēl stāstīt, un uzdot vēl jautājumus, tāpēc, ka es pati pārtraucu, ko es jau pirmajā reizē, kad stāstīju, kas bija šaurākam lokam, pārtraucu lietot, jo manī nomulsināja visa šī te sistēma, kad ir tie abonementi, un kāds man vēl pačukstēja par to, ka tā laikam ir piramīda, kas tā nav, un es tad kaut ko saspītēju, sadomājos un izdomāju, ka nē, man vajag kaut ko citu. Un svaigākā informācija par to kaut ko citu ir, kad pagājušo gadu es biju, plānoju uzsākt savu bērnu dārziņā, un man bija jāaiziet pie ģimenes ārsta pēc ilgiem laikiem, jo mēs ļoti ilgi nebijām bijuši, jo mēs lietojām ilgi šo te produktu. Arī pēc tam, kad es saspītēju un pārtraucu, man jau krājumi bija. Es jau pamēģināju kaut ko citu, kas nestrādāja, un es tāpat lietoju. Un tad man viņi beidzās. Un tad man ārsta teica, tu neesi bijusi no 18. gada, man nav ne analīzes, nekā nav vispār no tevis. Un 18. gads ir tad, kad es paliku stāvoklī, kad es sāku lietot. Un tā kā tas ir, jūs varat sarēķināt, ir 5 gadi, kopš mans ārsts man nebija redzējis praktiski. Un viņi man pierunāja uztaisīt analīzes, jo es arī netaisīju, jo man likās, tas nav svarīgi. Es uztaisīju tās analīzes, un man tur visi marķieri bija uz leju. Un tas bija tas laiks, kad es kaut kādu laiku nelietoju, jo man nebija vairs tā produkta, un es viņu nelietoju. Bet es atradu, kad man vēl ir leduskapī, man vēl stāvēja, kaut arī bija beidzies termiņš, es pasmažoju, nekas nesmirda, viss kārtībā, un es sāku atkal lietot, un tad es sāku visu laiku intensīvi domāt, ka man ir no tevīm jāpasūta un jāiegādājās, un tā es viņu lietoju, un tagad
kad es saņēmu savu paku, intensīvi turpinu lietot, un vakardien man bija jāiet atkal pie ģimenes ārsta, jo mans vecākais dēls grib jūras skolā stāties, un tur atkal vajadzēja visas tur tās izziņas un visu, un es pēdējā laikā biju diezgan sastresojusies dēļ visiem eksāmeniem, rezultātiem un visu šitā te, un man bija interese uztaisīt tā kā analīzes. Es domāju, ka man tā kaut kas ir ietekmējis vai nē, tas stress, jo diezgan daudz ir bijis tas stress. Un parasti stress ļoti ietekmē. Un tagad es saņēmu šorīt tos rezultātus un skatos, man tur tik labas analīzes vienkārši, kur nu vēl labākas. Tur, man liekas, tādas bērniem varbūt tik labas veselīgiem. Un es tā domāju, jā, redz kā vēl viens apliecinājums pie Zinzino testiem, kad tomēr arī parastie analīžu rezultāti parāda to, ka neesmu neko ārstējusi, neko papildus darījusi tādu, sanatorijās neesmu gulējusi. Esmu vienkārši lietojis to, kas man palīdz. Jā, tas ir tā vispārējā organismu kvalitātes celšana, tā tas ir, jā. Tas atsaucās uz daudz ko. Tāpēc, ja kāds jautā, tur konkrēts kaut kāds kaitas, ja, vai šis tam palīdz, vai šitam palīdz, un mēs vienmēr sakam, tas viss sakārtosies, bet mēs neko konkrēti nekad tā neārstējam, ja šis nav zāles. Tas ir, principā, ikdiena. Mēs tā kā sākam no tā brīža, kad mēs pasūtam Zinzino produktus, mēs principā sākam iet uz restorānu, uz augstas kvalitātes restorānu, jo mēs saņemam ļoti augstas kvalitātes ēdienu, koncentrētu, ja, to, ko mums vajag, lai kompensētu to, kas mums pietrūks. Tā kā Jā, tas ir ļoti būtiski. Man pastāst to stāstu, ko tu, man liekas, gan neesi nevienā no šiem mūsu sarunām stāstējusi, kas tieši cilvēkiem, kas klausīsies, varētu būt instants, kad arī viens zināms pirtnieks Latvijā un dziednieks, es neminu vārdus, jo nezinu, vai drīkst minēt, ja, bet kurš 7 reizes bija tā kā atteicies un beigās sācis lietot. Viņam 7 reizes piedāvāja nākt šajā biznesā, un viņš vaikstījās un šķobījās un teica, ka nē, man viss ir labi un man neko nevajag, bet veselība ar visu to, kad ir pirtnieks un tā kā zina, ko un kā vajadzētu, bija gan liekais svērs, gan bija problēmas ar asinsspiedienu, gan vēl visu kaut kādas sāk parādīties problēmas, un beigās, tad, kad viena no mūsu partneriem, kura pati arī ir ārsts, ja, tā kā autoritāte, viņam piedāvāja, viņš tomēr, tā kā izlēma, pārbaudīt un pamēģināt, kas tad tur īsti ir. Un, protams, tests bija slikts un viss bija slikti, un tad, kad viņš sāka lietot, tad viņam arī bija ļoti kardināls pārmaiņas, un viņš šobrīd ļoti arī strādā cītīgi, palīdzot daudziem cilvēkiem, jo viņš ir autoritāte arī liela, tā kā viņš arī, protams, viņā ieklausās, un tas ir ļoti vērtīgi, protams, jā. Tā kā, jā. Jā, viņš ir ļoti liela autoritāte visiem, man liekas, ezotērikā, kā nekā pirtsskolas dibinātājs un tik daudz izmācījis pirtnieks, dziednieks, un tas patiešām ir arī tāds laba atsauksme gan biznesam, gan produktam, kad viņš nolēma tajā iet un palīdzēt cilvēkiem. Man liekas ļoti forši, ka tu pieskāries tai tēmai, no tā, kā es sapratu, kā uz to jāskatās, nevis jākaunās ieiet kādā biznesā, jākaunās saņemt par to naudu, jākaunās par to stāstīt, bet īstenībā jālepojās, kad ir atrasts kaut kas tik foršs, kas palīdz pašam un gribas dalīties ar citiem. Un tur jau arī tā izvēle ir, kad var izvēlēties šo produktu priekš sevis. Ja ir tāda sajūta, ka gribas tikai priekš sevis, tad priekš sevis vai priekš saviem ģimenes locekļiem, kā vēlās. Taču, ja gribas iet plašumā, palīdzēt citiem, un kā es uzzināju no tevis, tu jau man nenācīja spicas laikā sarunā, nenāca virsū un neteica, ka klausies, mēs vienkārši satikāmies, un es teicu, ārprāts, kā tu izties, kā tas var būt, tu izties, pa 10, 15 gadiem jaunāk. Un kā man starp citu viena meitene teica, kad jā, man nemaz nevajag pārliecināties, es pazīstu Lieni, viņa ir tavu meitu, viņa bija man klases biedrene, un Elita izskatās vēl projām tieši tāpat, kā mēs skolā gājām, tā kā tas ir tiešām labs apliecinājums, un tas, man liekas, kā jāsaprot, ka tā ir iespēja gan saņemt atalgojumu par savu ieguldījumu, enerģiju, par to, ka jūs caur sevi izlaižat šo te produktu un parādat cilvēkiem, kā viņš strādā, un nesat plašumā,
labu vēsti par to, ka ir kaut kas atrasts tik foršs, un kā tas nāk viss no augu valsts, ka tas ir tīri speciāli atlasīts cilvēkiem, kuri vēlas tiešām tīri no dabas, jo, kā tur iepriekš stāstīja, ka tas viss ir no fitoizilkumiem, ekoloģiski. Jā, tas Jā, ir pilnīgi dabīgs, tur nav ķīmijas. Mēs ar to arī ļoti lepojamies, ka pilnīgi produkti, pilnīgi visi ir pilnīgi dabisks izcelsmes, jā, te nav nekā ķīmiski iekšā. Kas ir ļoti svarīgi, jā. tas organisms līdz ar to viņu labāk uzsūc, labāk uzņem. Tāpēc varbūt arī tie rezultāti ir tik labi, jā, jo vienkārši tas sadara, organisms viņu uztver kā savu, kā es teicu, kā pārtiku, jā, vienkārši viņi ir koncentrēti jā. Jā, tā ir, kā tu saki, un man arī te bija viens jautājums no vienas meitenes, ar ko mēs varam nedaudz paturpināt kā jautājumu, kad, jā, bet taču, tā kā garīgā attīstība, ezotērija, tas taču viss ved atpakaļ pie dabas, ka mums jāatgriežās pie dabas, un kad tas viss jau dabā ir. Un tas, ko es no savas pieredzes varu pateikt, jā, es esmu šo te ceļu gājusi, esmu mēģinājusi pilnībā no visa atteikties, un es arī šodien tādu video izliku savā YouTube kanālā par savu šo te pieredzi, un sapratusi, ja es gribu dzīvot šajā urbānajā pasaulē, gribu visu kaut ko vēl arī izbaudīt, pieredzēt, un man tam jāatliek laikam un spēkam un enerģijai, tad man ir jāatrod ideāls balans. Un tāpēc, man liekas, šīs nosaukums balans soil ir ļoti perfekts, jo viņi patiešām iedod to balansu, kad es saņemu to, ko es saņemtu varbūt sūri grūti strādājot savā kādā ļoti dziļi mežā tālu no pilsētām pleķītī, lai pasargātu viņu no visām ķimikalālijām, ko kaisa un ber un no kaimiņu gabaliem un iegūtu sev to visu dabīgo veselīgo, pie kam man būtu ziemā jādodās uz citu valstu, lai es tur varētu to visu iegūt, jo ziemā tādas Latvijā iespējas nav. Tas būtu ļoti liels izaicinājums, ļoti sarežģīti un ietu garām dzīves baudīšanu un dzīves prieki. Un priekš manis tas ir tas ideālais balans, kā to var iedot sev un savai ģimenei, un gribas ar to dalīties. Un, ja sākotnēji es gribēju tikai no tevīm paņemt savai ģimenei produktus, lai turpinātu vēl aktīvāk lietot un plašumā dotu arī vēl vairāk saviem ģimenes locekļiem šo te palīdzību, tad tu man piedāvāji, bet varbūt tu gribi tā kā arī, ja tu gribi dot sev un savējiem, varbūt tu gribēsi vēl tālāk cilvēkiem palīdzēt. Viņi arī nāks un tev jautās, un tu varēsi. Un tad jā, es nonācu šeit, un tāpēc mans tas ierosinājums būtu, ja jūs, kas šeit klausties, ja jūs gribat uzdot kādu jautājumu, lai, pieņemsim, izlēmtu tajā iet vai kādam varbūt ieteiktu, tad droši varat to izmantot, ka tā ir tāda iespēja, kur var būt brīvs, kur var izvēlēties savu grafiku, savu veidu, kur var iegūt atbalstu, visu iespējamo informāciju, apmācības, augt augumā, kāda ir vēlēšanās šajā jomā, un palīdzēt cilvēkiem un atbalstīt tādu uzņēmumu, kuru dara labu un dod cilvēkiem labu, un no tā vēl saņemt pats atpakaļ finansiālu atgriezenisko enerģiju, kas, man liekas, kur vēl labāk. Noteikti ir vēl tādas kompānijas, kas kādu citu veidu līdzīgs vai kādus produktus, taču es esmu izmēģinājis tik daudz tieši omegas, kas piedāvā šo te omegu eļļas un gan zivju, gan augu. 11. Visas, kas ir pieejamās, esmu izmēģinājusi, un personiski mana pieredze rāda, ka vislielāko efektu dod tieši šī. Un ņemot vērā, ka tie cilvēki, kas arī iet šo tajā garīgo attīstības ceļu, un viņi arī klausās enerģetiskos kursus, tad tā iedarbība ir vēl ātrāka. To, ko es esmu redzējis, tie, kas ir sākuši lietot, viņi ļoti ātri iedarbojas. Sāk spīdēt āda, sāk spīdēt mati, nav vairs tā sausuma sajūta, un ir uzreiz vairāk enerģijas, sāk strādā prāts, un ir dzīves prieks uzreiz rodās, un gribās dalīties arī ar citiem, un liekas, ārpus es tik vienkārši, kāpēc es to nedarīju agrāk, un, protams, atkrīt vesela virkni visādu izdevumu, jo cilvēkam, kurš ir pīkus, nogurs, viņš jūtās slikti, viņam visu laiku gribās sevi kompensēt, vai no ar kādu neveselīgu pārtiku saldumiem, ar kādām seriāliem, kur iekrist iekšā un nedomā par to, kā jūtās, vai atkal pirkt miljonus uzturbagātinātājus un mēģināt dabūt sev kārtībā. Vai, protams, ja nonāk līdz kādam iekaisumam, kādām
dziļākiem simptomiem, tad jau tie ir vēl lielāki izdevumi un laika patēriņš. Tāpēc šī ir palīdzība, ko var iedot sev un citiem, manuprāt. Un es esmu priecīga, ka kaut kas tāds ir iespējams un kaut kas tāds ir izdomāts. Un cik forši, ka cilvēki domā par citiem un dalās ar to. Un ka galvenais ir mērķis iedot cilvēkiem kaut ko labāku. Man liekas, tas ir brīnišķīgi. Perfekti, tu izstāstīji visu. Tas ir forši, kad tu dalies savās sajūtās. Es vēl par tām, varbūt man nebija tas slaids, es parādīšu par to atšķirību, varbūt ar pārējo, kas ir pieejams tirgu par omegām, ja? Kur tā būtība ir, kāpēc mēs varam lepoties ar savējo produktu un izstrādājumu, tāpēc, ka viņš ir ļoti noturīgs. Šī omega-3 pat par sevi ļoti gaistoša viela, un viņa ļoti ātri oksidējās, un ļoti būtiski, ar ko viņa tiek stabilizēta. Lielākā daļa tiek stabilizēta, tas, ko mēs varam aptiekās atrast, ir vai no akstasantīnu, vai ar E-vitamīnu, tokoferoliem, ja, un tas rezultāts ir tāds, ka, piemēram, krilēļi, kas, bija tāds liels posms, kad viņi ļoti cildinājumu slavēja un tam līdzīgi, piemēram, ir izpētīts, ka viņi tikai 5 stundas dod mums šo te omega-3 aktīvu. Tas nozīmē, ka viss pārējo diennakts laiku, viņi ļoti ātri oksidējās. Mēs viņu izdedām no organismu, ja. Un, teiksim, labākā no aptiekās pieejamām, piemēram, mensu aknu eļļa, ja, viņi darbojās 15 stundas, un tas vienalga arī tikai puse no diennakts, bet mums jau vajag, lai visu diennaktā tā omega-3 ir klātesoša, lai viss šūnas, kas ģenerējās, lai viņām būtu šī izejviela. Un pētījums rāda, ka šī te mūsu balanseļa strādā. Tā omega-3 ir aktīva 35 stundas. Tas nozīmē, ka viņi visu laiku ir klātesoši. Mēs varam arī kaut kādas rezerves sev uzkrāt. Jo mums arī ir dažādas slodzes, garīgās slodzes, fiziskās slodzes, un omega-3 ļoti patērējās gan garīgajās slodzēs, kad cilvēkiem ir kaut kādas svarīgas vai mācības, vai eksāmeni, vai kaut kādi saspringti brīži dzīvē, ja, kad ir ļoti jākoncentrējās, ja, tad mēs ļoti, ļoti strauji patērējam. Mēs parasti iesakam tad palielināt devu, ja lietot omega-3 vairāk, lai mums nepietrūktu smadzenēm izēju materiāls, ja. Un šo es vienkārši gribēju parādīt, ja. Tāds pētījums tika veikts par to, kā šīs tēļas, cik ātri oksidējās omega-3, un tāpēc arī mēs varam piedāvāt taisīt testu pirms un pēc, jo mēs zinām, ka, ja visu laiku tas omega ir klātesoši, tad, protams, mēs varam pēc 120 dienām cerēt, kad mēs esam balansā jau. Tāda piebilde vēl. Jā, tas noteikti ļoti vērtīgi, jo tas ir tāds viens no jautājumiem, kas vienmēr ir. Un, ja kāds nav redzējis, kas bija tādam slēgtam lokam, tās prezentācijas sadaļu šo un mūsu sarunu, tad noteikti šis vērtīgi, kad tu parādīji. Jā, un te var uz manīm paskatīties un redzēt, esmu pat taisno no ezera, man nav saveidoti mati. Un 45 gados, ja tā izskatās mati, tik spīdīgi, tad man liekas ir forši un arī āda, vai ne? Jā. Tas ir. Jā, paldies. Es, kad biju uz Līgo svētkiem pie sava vīra radiem, man jau palika smieklīgi, jo es kādreiz kautrējos par savu vecumu, pat kad man dēli prasīja, es tā kā neteicu, man likās, nē, jau, ja ir pār 40, tad es sāku kautrēties. Un man vīra brālēni, man vīram ir 33, kurš nezinu, viņš ir par maniem pa 12 gadiem jaunāks, viņi arī visi ir, plus mīnus tajā vecumā, kā mans vīrs. Un mēs tur bijām tādā baļā, tur runājāmies, pirts tipa baļā, kas ir tā āra džakūzī kurināmais. Līgo vakarā runājāmies tur un pa visu kaut ko, un viens no viņiem prasa, pagad, cik tev ir gadi? Es saku, 45. Viņš tā, jā, un man ir 53. Tā kā, viņam likās tas tik smieklīgi. Es tā, labi, šitais ir ļoti foršs kompliments. Un pēc laika iekāp vēl viens viņa brālēns. Viņš nedzirdēja to sarunu. Kaut ko mēs par kaut ko runājam, atkal pa visu kaut kādiem tur dzīves notikumiem gadiem. Viņš tā, pagaid, cik tev ir gadi? Es saku, jums gan šis aktuāls jautājums, reku, man jau prasīja. Un es jau teicu 45, un viņš man saka, ka viņam esot 53. Viņš saka, aha, ja tev 45, tad man ir 65. Es saku, labi, lai tā būs. Es saku, ko es tur mēģināšu?
Nu, tā, ka man tas likās tik forši. Un arī tā vitalitāte, ka es ar bērniem varu ņemties no rīta līdz vakaram, vēl nodarboties ar savām lietām, būt brīnišķīga sieva, mamma un paralēli darboties ar dažādām aktivitātēm, kas man ienes arī gan prieku, gan es dalos, gan arī finanses, un kuras ir vairākas. Man liekas, to var tiešām iesakārtot to pamatu no savā fiziskā veselībā, jo šeit jau zemes mēs visi esam atnākuši piedzīvot, baudīt, un vislabāk to mēs varam izdarīt, ja mums tas ķermenis var to nest un var palīdzēt tieši tā sakārtot viņu, kad mēs vislabāk viņu varam, un protams, arī visilgāk varam viņu lietot un baudīt, ka mums nav jāsteigā pārstiem Tas un ir, jādomā. man vienmēr izraisīs šausmas iedomāties, ka nokļūt šī brīža medicīnas sistēmā, tas ir tas, ko es nevienam Tas ir nenovēlu. ārprāts. Tas Tas es ir ārprāts. nevienam nenovēlu, un šis ceļš, ko mēs ejam, ja mēs līdz ar to, es aptieku apmeklēju, piemēram, šodien, lai sauļošanās krēmu paskatīties speciālo augstas kvalitātes vienu, ja. Tas bija, tā vienkārši tas bija likās vienkāršākais, nevis kaut kur meklēt tagad, kur vēl viņš ir, ja, vai tur ieiet zobirst nopirkt, kaut ko tādu, bet es tur neeju dēļ zālēm un problēmām, un tas tā ir mūsu ģimenē lielākoties visiem, ja, tas ir, man liekas, milzīgs iegūms, ka mums neesam atkarīgi no medicīnas sistēmām, no šīm mākslīgajām zālēm, kuras vienu lietu ārstē, citu lietu bojā tavā organismā, viss šīs blaknes un viss, kas veidojās, tā kā šis ir. Tad, kad es sāku šo biznesu, es atceros, bija viena no pirmajām lekcijām, ko es dzirdēju no Paula Kleitona, viņš bija Rīgā savu laiku, un tad viņš tik daudz vairs nebrauc apkārt, nelasa lekcijas, viņa pārāk pieprasīts laikam, bet viņš teica tādu frāzi, ko es atceros, viņš teica, tas ir tā kā jūs iegūsiet sev papildus 10 gadus kvalitatīvas dzīves. Tad brīdī tā likās, jā, stāsti manim Daugaviņam, ja es jau tikko sāku uz to visu, man tā ticība bija samērā maz tam visam. Bet šobrīd es gan uz sevis pārliecinos, gan uz savu mammu, par to es redzu, ka viņi jau ir iegūsi 5 dzīves gadus klāt, jo viņa bija ar mikroinsultu un viss, kas pēc tam izrietošām gaidāmām sekām, ja. Tad, kad viņi sāk visu lietot, un viņš šobrīd ir tādā formā, ka viņi arī saka, es jūtos labākā pirms 10 gadiem. Tas ir brīnišķīgs teikums, ko dzirdēt un redzēt, cik viņi ir vitāli, un viņai nevajag vairs asinsspiediena zāles, un viņai nevajag tur kuņģa zāles, un viņai nevajag miega zāles, un tādas zāles, kādas tik zāles nebija, un cilvēki man, viņa šogad paliek 91 gads jau, jā. Es domāju, ka daudziem ir milzīgi zāļu plaukti pie gultas, ja, kur tiek lietot, ja, un viņai ir viena atvilknīte, kurā ir zīno iekšā, ja, un tas ir viss. Tā kā es ar prieku skatos, un viņi dejo un piedalās teātri spēlē, un tur pensionāru biedrībā aktīviste un tam līdzīgi, tā kā apmeklē koncertus un brauc un iet, un tā kā es redzu, kā tas strādā, tiešām uzskatāms piemērs, ja cilvēks saprot to vērtību, un viņi tiešām pieņēma no manis, viņi mani paklausīja, no pirmās dienas viņi sāka visu lietot, es teicu, mamma, reku, viss ir, lūdzu, jā, uz priekšu, un šobrīd viņa tiešām ir pateicīga man un pateicīga zinātnē par to, ka viņa to var baudīt, ka viņi var būt pie pilna prāta, labas apmiņas. Man, teiksim, blakus ir viņas māsa, mana krustmāte, kura ir pilnīga demence, viņa neatpazīst nevienu cilvēku apkārt, ja. Es arī gribu sagaidīt savas vecumdienas tā, kad es pazīstu un varu nosaukt savus bērnus un mazbērnus vārdā un zinu, kas viņi ir un ar ko es satiekos un apzinos, kur es esmu un kāpēc es esmu. Un šis pilnīgi noteikti to dod, jo mēs pilnvērtīgi nodrošinām organismam izēvielas, viņš funkcionē vislabākajā kārtībā, un viņam nesāk kaut kas bojāties. Es vienmēr salīdzinu ar mašīnu, ja, tad, ka mašīna izlaiž no rūpnīcas, viņai līdzi tur nāk instrukcija, tur eļļa jāmaina, tur degviela šāda jālej un nevis cita, ja, un kā ar mašīnu jābrauc un jārīkojās. Un mēs to ļoti rūpīgi sekojam, ja mēs gribam, lai mums tā mašīna būtu formā. Un mēs tur neatļaujamies liet iekšā kaut kādu atšķaidītu degvielu. Mēs zinām, ka
Tas vienkārši izbeigsies. Bet ko mēs darām ar sevi ikdienā? Vispār cilvēku organisms ir apbrīnojams, ko viņš iztur, ja tā mēs padomājam, kā tikai mēs viņu nemokam, ko tik mēs viņā neliekam iekšā. Visādas ķīmiskas vielas, ja, dažādas neveselīgas lietas. Nu, nerunāsim tur alkoholu, cigaretes un viss pārējais. Mēs tik eksperimentējam, ko viņš nabaks var izturēt. Un viņš arī tur, cik var, bet tad pienāk kaut kāds brīdis un ir tas lūzums, un tad cilvēks saka, par ko man tas? Kāpēc man piemetās šis vēzis? Kāpēc citiem nav un man ir? Par ko man tas? Nu, godīgi sakot, tas nav nejauši. Tas ir kaut kādu konsekvenču rezultāts, ja, kā ir dzīvots līdz tam. Protams, ir kaut kāda iedzimtības procents, jā, ir kaut kādas, bet piemēram vēža šūnas mums ir pilnīgi visiem. Jautājums, vai viņas attīstās vai nē. Un viņas attīstās, ja ir iekaisuma vide. Un iekaisuma vide ir tad, ja mums ir disbalans, ja mums arī zarnu traktā nav kārtības, ja tur arī dzīvo baktērijas, kurām vajag pareizu barību, ja baktērijām vajag šķiedrvielas, tas ir tas, no kā viņas pārtiek, nevis cukuri, un no tām pārtiek negatīvās baktērijas, kur savukārt ražo toksīnus, ja. Ja mēs barojam labās baktērijas, viņas ražo, piemēram, vienu no veidiem ražo sviestskābi, un sviestskābi iznīcina vēža šūnas vai neļauj viņām attīstīties. Kas vēl? Omega-6 ir tāds kā tāds pātrinātājs, jo omega-6 ļauj attīstīties un strauji vairoties šūnām. Un tur nav vairs izšķirības, vai labās šūnas vai sliktās šūnas. Ja mums, teiksim, attīstās kaut kāda audzēja, tad viņi arī ļoti strauji attīstās, ja šī omega-6 ir daudz. Ja, tā kā, teiksim, omega-3 savukārt ir tā kā bremzējošā. Omega-3 šķidrina asins, omega-6 biezina asins. Ja, tā kā, katra šī augstskābe vēl veic kaut kādas funkcijas, un ja viņas ir disbalansā, tad, protams, tas namiņš sāk brukt. Tā tas ir. Kaut kad ātrāk vai vēlāk. Un to mēs nezinām. Tas process var notikt diezgan ilgi. Viņš tā kā tāpēc viņš saucās slēptais iekaisums, jo mēs viņu tā kā vispusēji uzreiz neredzam. Tas ir tāds process, viņam ir kaut kādas pazīmes, pēc kurām var pateikt, teiksim, tāpat sausā āda. Ja? Tas ir viens no pirmiem rādītājiem. Ja cilvēkam ir sausā āda, es jau uzreiz varu teikt, ka pilnīgi noteikti tev trūkst omega-3. Ja? Bet tur, protams, ir arī vēl vitamīnu, minerālu vielas, kas arī var pietrūkt, ja, kas veido. Bet, teiksim, pastāvīgs nogurums, ka cilvēks nevar izgulēties, viņš nevar atpūsties, vai piemēram, migrēnas, galvas sāpes, ja, dažādas neizskaidrojamas problēmas, bieža slimošana, ja, tad imunitātes pazemināta, redzes traucējumi, atmiņas traucējumi, augstas rokas, augstas kājas, locītavu krakšķēšana, pēc tam sāpēšana. Tas viss ir jau tā kā tādi brīdinājumi, ja, tā kā parādās uz tās mašīnas pulsa, iedegās sarkanā lampiņā. Ko mēs darām? Mēs viņus aizlīmējam, mēs tur savus ādas mērējam virsū krēmu biezām kārtām, cerībā, ka āda attapsies, ja. Bet tā problēma ir daudz dziļāka, ja, jo tā šūna ir cieta, līdz ar to asins šīs šūnas netiek līdz cauri kapilāriem, jo kapilāri ir maziņi, un caur viņiem ir šūnai drusku jāsaspiežas asins šūnai, lai viņi tiktu cauri un apasiņot dažādas mūsu ķermeņa daļas. Piemēram, arī astma, ja, arī ir viens no iemesliem ir šī arī omega-3 trūkums, jo vienkārši netiek apasiņots normāli visi mūsu elpošanas orgāni. Tā kā, ļoti daudz ko ietekmē šī trūkums un disbalans. Dažādu vielu, sākot ar omega-3 un beidzot dažādām minerālu vielām, vitamīniem, šķiedrvielām. Tas ir tas, ko mēs šeit sakompletējam diezgan vienkāršā veidā. Te nav nekāda baigā raķešu zinātne, ja? Ir diezgan skaidrs, katrs var sev izveidot kaut kādus ieradumus, kad ir vienkāršāk šos produktus, kurā brīdī pievienot pie savas pārtikas un justies enerģijas pilniem, izskatīties labi, āda staro, ādai arī cita krāsa ir patiesībā, es redzu, teiksim, zīno cilvēks, kas lieto produktus, viņi momentāli atšķirās no tiem, kas atnāk tādi balģīmi, kā es saku, ja tāda zila pelēkā ādas krāsā. Tas ir arī, organisms rāda, viņš šādā veidā parāda, ka kaut kas nav labi, ja, šī
pelēkā ādas krāsa vai dažādas pūtītes un visādas pumpas sametušās, tas vienkārši tas viss detoks, viņš nāk, viņš nāk uz āru, viņš tā kā tev parādās, ka tev ir iekaisuma procesi dziļāki organismā un vienkārši šī brīdī tas tev izdalās, jo āda ir viens no lielākajiem orgāniem, caur kuru notiek visu šo te atkritumu produktu izvadīšanu, jā, tā kā ļoti, ļoti ātri varam redzēt šo visu. Nu, man liekas, tu izstāstīji pat vairāk nekā varētu gribēties. Nu, tā, kad tik daudz vēl tādas detaļas un tādus gan signālus, gan arī par, ja ir vēlēšanās, nu, kļūt par partneri. Un, ja kādam vēl ir jautājumi no klātesošiem, droši var pajautāt. Ja negribas, nu, tā kā slēgt iekšā mikrofonu, var uzrakstīt čatā. Vēl var paspēt kaut ko pajautāt, ja gribās. Tā kā droši, šis ir tas laiks, kamēr jūs domājat jautājumu, es pajautāšu vēl, kā saka, jautājumu no zāles. Tas jautājums bija tāds, ka, kad ir tāda sajūta, jā, kad produkts liekas interesants, jā, tā partnerība varētu būt interesanta, bet ir tāda sajūta, ka viņi jau ir visur, kad ir jau apkārt, kad jau pastāsta par to kādam, kad tur jau ir cilvēki, kas jau to zina un kas to nodarbojās un liekas, vai tad patiešām ir tā iespēja iet plašumā un vēl no tā iegūt, jo liekas, kad ir tik daudz, es kaut kur, ka liekas jau, kad ir Facebookā, kad ir kaut kādās grupās, ir kaut kādos paziņu lokos, tad tas jautājums ir tāds, kā tādā gadījumā, ja it kā gribās, bet liekas jau ir tik daudz apkārt par to zinu, liekas, tad tas jau nav nekas vairs jauns un jau ir visiem jau tas izstāstīts un ko tad man darīt, tas cilvēks jautā tādā situācijā? Vienalga, mēs šobrīd ar visiem mūsu klientiem, cik Latvijā ir, mums pat nav 1% no Latvijas iedzīvotājiem, kas lietotu šo produktu. Un es varu teikt, ka, nu, varbūt informācija izplatās, bet šobrīd ir tas brīdis, kad ir tā, nu, produkta izplatības augšupējušā līkne, kad viņš pamazām, tā kā vispirms ar viņu sāk lietot tie, kuri ir advancētāki cilvēki, kuri ir atvērti jaunajiem, kuri ir gatavi tā kā noticēt, ja, un pārbaudīt uz sevi, un tie vienmēr pēc tam būs tāda liela masa, kas būs tāda tā kā līdzbraucēji, un tad pašās beigās pievienosies tie, kas ir absolūti skeptiķi. Ja? Tā kā mēs šobrīd esam šajā te produkta attīstības fāzē, sākuma fāzē, un milzīgs lauks vēl neapgūts. Ir milzīgs Latvijā tāpatās, un, kā es jau teicu, šis ir starptautisks bizness. Ja? Un pasaulē ir miljoniem un miljardiem cilvēku, un testi rāda, ka viņiem visiem trūkst šis. Viņiem visiem trūkst. Viņi vienkārši to nezina. Ļoti daudz cilvēku saka, jā, tiešām, tad, kad tu viņiem paskaidro, kā tā šūna uzbūvēta un cik tas ir svarīgi, tad viņiem tas tā kā tāda atklāsme. Jā, es nekad par to nebiju aizdomājies. Ir kā dzirdēts kaut kur pausu galam, ka vajag tās omegas lietot, kad kaut ko vajag, bet kāpēc un ko tas tev dod, cilvēki, nu, steigā neiedziļinās, un tas ir normāls. Arī nezināju neko par omegām, pirms nenoklausījos lekciju. Es arī tā kā ikdienā rūpējos par savu ēdienu un domāju, kā veselīgāk ēst, un tam arī bija rezultāts, kad es uztaisīju testu, man salīdzinoši bija labs tests, es nebiju balansā, bet bija ļoti tūtam, un to es biju panākusi tikai ar savu uzturu, tā kā es dzīvoju, ja. Tā kā man tas vēlreiz apliecināja to, ka tā tas ir. Ja, ka tam ēdienam ir milzīga nozīme. Ja. Un tā kā, jā, es domāju, ka baidīties no tā, ka jums pietrūks klientu, nu, mums nevajag šausmīgi daudz klientu, mums vajag daudz partneru patiesībā, jo katram partnerim var būt kaut vai tur 25 klienti un ar to pietiek. Un tālāk vienkārši nākošie, kam atkal 25, katrs, teiksim, cilvēks, kurš nāk un viņa neliels paziņu loks un radu loks pievienojās lietotājiem. Un mēs ejam tālāk, nākošo soli, nāk vēl citi partneri, un atverās franšīze viena, otra, trešā, un nav svarīgi, tas ir Latvijā, Lietuvā, Igaunijā vai tešā Norvēģijā, un tas smieklīgi ir, ka man, piemēram, ir partneri arī Norvēģijā, kas iznāk tā kā, nu, caur Latviju uz Norvēģiju aiziet, jā, kaut gan produkti nāk no Norvēģijas, jā. Tā kā, nu, jebkur pasaulē, un mēs esam
šobrīd, kā nekad, mēs varam sasniegt jebkurus cilvēkus, gan visu šī iespēja online strādāt. Ja, teiksim, vēl pirms 3 gadiem tas bija tāds, nu, par retu reizi kāds tur Skype'ā parunāja vai tur, nezinu, vēl kaut WhatsAppā parunāja, bet šobrīd Zooms vai vēl kādas no šādām līdzīgām aplikācijām ir tik ierasts veids, un cilvēki to ļoti novērtē. Tas ir laiku ekonomējošs, tev nav kaut kur jābrauc, tev nav kaut kur jāiet. Protams, satikties klātienē forši, un to arī vajag darīt, bet, teiksim, risināt ātri lietas uz priekšu, un tāpat tās video ieraksti, ko var pārsūtīt un iepazīties un noklausīties, atvērtās lekcijas. Mums jau Latvijā pieminēja, bet mums regulāri ir atvērtās lekcijas Zoomā, kur partneris var uzaicināt savus potenciālos klientus vai partnerus potenciālos, viņi noklausās lekciju, to, ko, piemēram, es līdzīgi šobrīd stāstīju, un viņi jau to pamatu zina, tad jau atliek vairs tikai tā kā izrunāt varbūt vēl radušos jautājumus un iet uz priekšu. Tā kā ir sistēma, ir uzbūvēta tā, lai būtu maksimāli ērti un vienkārši to visu darīt. Darīšanas vaina tikai. Jā, tieši tā. Un ja kādam no jums tagad ir jautājums, tad droši slēdziet iekšā un uzdodat jautājumu, vai arī uzrakstat. Un attiecīgi atkal, ja nav, ja dzirdēt visu, ko jau vajadzēja, tad forši iespēja ir tā, ka šo mēs speciāli ierakstījām ar Elitu, lai liktu YouTube. Tātad, ja kādam gribēsiet pārsūtīt, varēsiet pārsūtīt. Un, ja gribēsiet dzirdēt tās 2 iepriekšējās sarunas, kur ir arī vairāk par produktiem un vēl vairāk informācijas un gan par veselību, gan par pieredzēm, gan manu, gan Elitas, gan vēl citu cilvēku, tad pajautājiet, mēs noteikti iedosim pieeju paklausīties tās. Tur ir tādas varbūt sensitīvāka informācija, tā kā mēs to tā kā neliekam ārā visai pieejai, lai kāds neizmanto kādiem citiem nolūkiem. Ziniet, kad ir dažādi cilvēki. Taču tas, ko man gribās ierosināt, ja jūs gribat pamēģināt šo produktu, tad noteikti to darat. Nu, jūs nevilsties pilnīgi noteikti, tad jūs būsiet patīkami pārsteigti, kāds uzlabos jūsu dzīvi un dzīves kvalitāti, un to es saku tiešām no sirds. Pat, ja es vispār, var teikt, nezinātu tik daudz, kā es zinu tagad, bet tikai tad, kad es, nu jau tas sanāk 18 gads, jā, 5 gadus apakaļ sāku lietot. Principā gan rīz līdzīgi kā ar tevi, bet paskaties, cik tu jau izskaties labi, kaut gan tu sāki samērā nesen lietot, ka es tev satiku. Tu kādu varbūt pusgadu biji palietojusi un izties vienkārši fantastiski. Es tāpatās ieteiktu. Agrāk man varbūt bija kaut kā kauns un nērti dalīties ar visu to, ko es esmu pat uz sevis izmēģinājusi. Man liekas, ko es tā bāzīšos virsū. Tagad es saprotu, ka tā jau mēs vairojam to labo. Un kad mēs iedodam cilvēkiem to, ko mēs esam paši sevi izmēģinājuši. Tā kā droši pamēģināt, palietojiet, jūs noteikti būsiet paši sev pateicīgi. Un ja jūs redzat iespēju, ka gribas darīt kaut ko vairāk, gan cilvēku labā, gan savā labā, tad noteikti padodiet ziņu. Un vēl ir tāda brīnišķīga iespēja, ka, ja ir vēl kaut kādi jautājumi un gribas iet dziļāk, sarunāt individuāli, satikties un parunāt un individuāli uzdot jautājumus un vēl visu papētīt, paprasīt, apskatīt, apdomāt un tad pieņemt sev vēlamo vislabāko lēmumu. Un tas ir pats svarīgākais, izdarīt priekš sevis vislabāko izvēlu un lēmumu, kā jūs sajūtat. Tieši tā. Paldies visiem! Forši. Jā, labs. Paldies, jā. Jā, Linda palaida garām par to, kā sākt. Ja interesē, kā sākt, tad mēs varam tad ar Kadriju sarunāt ar tevi personīgi tikšanos un tad jau detaļās iziet cauri tieši vēl pašu sākuma procesu. Jā, tad Linda čatā. Jā. Viņa varbūt kaut ko jā, es redzu, ka Linda raksta. Jā, ka varbūt tā sāk darboties. Un paldies par komplimentu. Izskatu, jā, nu, es domāju, ka savos 60 gados es jūtos samērā labi. Jā, un tu izskaties labi, tiešām, Iedvesmo, paldies, Vītu, par komplimentiem. Un
Vārbai arī patika, kā viņa tur minēja, kad viņa arī noteikti pārklausīsies vēlreiz, noteikti vēl būs jautājumi. Un tie, kas jūs skatāties un neesat šeit klāt, noteikti jautājiet pat video apakšā varat pajautāt vai uzrakstīt Facebookā, Messengerī. Jā, tev jau ir. Vai man, vai manā Kadrija Pudova čatā varat rakstīt, vai pielikšu vēl kontaktus pie video apakšā, lai ir vieglāk atrast, ka jūs paskatieties komentāros, tur noteikti būs. Un sākt ir ļoti vienkārši, Linda, tā kā tu noteikti sazinies arī atsevišķi. Kadrija, tu esi tikko sākus, tu esi, cik te 2 vai 3 nedēļas tu esi šajā biznesā, tā kā tu vari pateikt, cik sarežģīti ir sākt. Galvenais ir sākt, ar kaut ko sākt, gribēt sākt, un sākt sev atļaut sākt, jo tas ir pats galvenais, noticēt sev un ticēt šim produktam un tiešām viņu arī lietot, jo citādāk ir diezgan sarežģīti, man liekas, kaut ko stāstīt, kas pašam nav savu pieredzi. Un no tās savas pieredzes arī, tā kā Elīte stāsta par savu pieredzi, par savu ģimeni, par savu mammu, kā viņa sāk, tāpat kā es stāstu par savējo. Tas ir, man liekas, visautentiskāk, visunikālāk un tādā veidā, kā katram tas sanāk. Tas ir vienkārši tādā ziņā. Un, jā, un no sākuma mēs tā kā dalīsimies ar savu pieredzi, kamēr izveidosies, piemēram, Lindai pašai savu pieredzi. Ja sākumā tāpatās mēs jau runāsim kopā ar tiem taviem potenciālajiem klientiem vai partneriem un tiksimies kopā. Tā kā tev nav tā, ka no nulles pašam uzreiz jāzina visu, ko stāstīt. Nē, priekš tam mēs esam kā mentori, partneri, kas sākotnējs viss tikšanās, kamēr tu to apgūsti, kamēr tu iebrauc, kā saka, jā, un saproti, kas un kā, tikmēr mēs to visu darām kopā, un pēc tam jau tad, kad tu jūties stabilāk un jau zuņošāk, tad jau pati var sākt vadīt gan savas tikšanās, gan uzrunāt pati visu un darīt pati visu un tālāk pārējiem stāstīt un dalīt. Pie kam ir sākot, ir tik daudz pieejama informācija, ka tur var klausīties un klausīties, un tāpat arī šeit te paši video, šis video, to arī varēs pārsūtīt, un tie, kas pēc tam, tie video, kas ir taisīti pirms tam, kas ir tādi slēgtākam lokam, tiem saviem jau arī viņus var pārsūtīt. Protams, Mums bija galvenais, lai tie nenonāk kādā tur cilvēki, kur grib izmantot citiem mērķiem, jā, nenonāk tādā. Mums ir, kas vēl, man liekas, vērtīgi zino, ir tiem, kuri grib sevi attīstīt, vispār savu zināšanas iegūt. Mums ir milzīgi mācību programmas, pieejas aplikācijas ļoti daudz, kurās var tiešām izglītoties, un mums ir konferences mazāk mēroga šeit pat Latvijā, un tad ir lielās zino konferences Oslo un Stokholmā mums bija, tagad Oslo būs. Tā kā tas arī ir milzīgi tā kā augstskola, principā. Mēs mācāmies gan ļoti daudz arī priekš dzīves iegūstam par savām pārliecībām, par savu, tas tā kā tāds arī coaching sanāk būtībā. Mums attīsta mūsu pašpārliecību, mūsu redzējumu, prast saskatīt jauno, tā kā iedrošināt sevi. Katrā ziņā tie cilvēki, kas tur ir, kas zino šeit ir mums apkārt, tie noteikti iedvesmojoši ļoti daudz ir to, ko viņi ir sasnieguši, ko viņi ir izdarījuši, no viņiem var daudz mācīties, un ir ļoti patīkami šai sabiedrībā būt, jo šeit ir pozitīvi uz darbību vērsti cilvēki ar saviem mērķiem dzīvē, ko viņi grib sasniegt, un tie nav divānā sēdētāji, čīkstētāji, un kuri tikai kritizē apkārt, ka viss ir slikti, ja. Ja gribās tādu pozitīvu sabiedrību, pozitīvu lādētu sabiedrību, tad tā ir šī sabiedrība, tā ir noteikti iedvesmojoša. Tas man arī šeit ļoti patīk. Vai ne? Jo viss labi jūtās. Jā. Rūpējoties par sevi. Tā. Jā. Un šīs skaistās nots droši vien mēs varētu arī šodienas sarunu finalizēt, un tad viņi būs skaisti nofinalizēti ar turpinājumu tālāk, katram pēc viņa izvēles un sajūtām, vai ne? Paldies tev, Mīšelīte, ka tu atlicināji laiku un ka tev ir enerģija, spēks, jaudā un vēlme dalīties, man liekas, tik forši.
Paldies tev, Apsveicu, Līša. paldies, Kadrība, iesim uz priekšu un cerams, ka mums pievienosies vēl cilvēki no tavas apkārtnes, tavas vides, jo es domāju, tie ir gaiši cilvēki, kuri arī saskata pozitīvo un grib savā dzīvē kaut ko mainīt uz pozitīvo pusi, tad šī ir tā iespēja. Jā, tieši tā. Labi, paldies. Aktivizēt. Labi.